Skonto stadions, Rīga, tribīnes pat labam tukšas. Bet ļoti ceram, ka piekdienas vakarā, kad Latvijas izlase Baltijas kausa izcīņā tiksies ar Igauniju, šeit būs skaļas gaviles un mūsu līdzjutēji atbalstīs Latvijas izlasi. Divām Baltijas kausa izcīņas spēlēm Latvijas izlase sāk gatavoties otrdien, trenējoties sporta bāzē Ķēzermeša un Skonto stadionā. Galvenais treneris Aleksandrs Starkaus kandidātu pulkā iekļāvis 24 futbolistus, 4 vārtsargus, 7 aizsargus, 9 pussargus un 4 uzbrucējus. Viņu vidū ir 3 futbolisti, kas kandidātu vidū iekļaut pirmoreizi. Futbola kluba Ventspils aizsargs Igors Savčenkovs, futbola kluba Rīga aizsargs Roberts Mežeckis un pussargs Maksims Rafaiskis. Trešdien treniņā traumu guva pussargs Andrejs Rubins. Viņš līdzīgi kā savainotie Māris Verpakovskis un aizsargs Igors Stepanovs šoreiz izlasēji palīdzēt nevarēs. Latvijas izlases kalendārs ir sekojošs. Piektdien 7. vakarā spēle Skonto stadionā ar Igauniju, svētdien 2:00 dienā ar Lietuvu. Izredzes iegūt kausu optimistiski vērtē izlases vārtsargs Andris Vaņins. Ir lielas izredzes mums vinnēt. Mēs spēlējam Latvijā šeit savu līdzjutēju priekšā. Bet būs grūti gan Lietuvas izlasē, gan Igaunijas izlasē ir ļoti stiprs sastāvs. Baltijas kauss šogad atzīmē 80. jubileju. Ņemot vērā valstu vēstures līkločus, izspēlēti 20 turnīri. Latvija uzvarējusi 9, Lietuva 8, Igaunija 3 reizes. Ilvars Koscinkevičs, Raitis Puriņš, Diena TV.